Labdien! Prieks viesoties pie jums Mēneša impulsu studijā. 30 minūtēs šodien es jums pastāstīšu par zīmola aizsardzības pamatiem. Un zinu, ka šim raidījumam mērķa auditorija un galvenie skatītāji ir grāmatveži, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, tad fokusēšos tieši no tādiem aspektiem, kas jums noderēs jau šodien, vai ja ne šodien, tad tuvākā vai tālākā nākotnē. Un zinu, ka jūs kā grāmatveži esat arī vieni no galvenajiem uzņēmumu vadītāju konsultantiem, vieni no uzticamākajiem uzņēmumu vadību konsultantiem un cilvēki, kas spēj niansēti iedziļināties dažādās bieži vien netik vienkāršās lietās un saistītās ar cipariem lietās. Tāpēc šodien es pieskaršos zīmola aizsardzībai ne tikai no drošības un juridiskiem aspektiem, bet ieskatīsimies arī nedaudz zīmola vērtības apsvērumos, zīmola vērtības veidošanas un kā tad tas viss iet kopā ar grāmatvedību, finanšu pārskatiem un tā tālāk. Mani sauc Ieva Mona Mackaite, es esmu patentpilnvarniece. Ķersimies tad pie prezentācijas. Es pārstāvu uzņēmumu Intellectual Agency. Mūsu preču zīme ir Intellectual LV un Intellectual Agency, un tās ir reģistrēta Eiropas Savienībā kā grafiska preču zīme. Un tas arī ir ļoti svarīgi ņemt vērā, ka pat ja preču zīme nav ļoti unikāla, bieži vien ir vērts to reģistrēt dažādu finansiālu apsvērumu dēļ. Un mūsu uzņēmums nodarbojas ar konsultācijām, visu, kas ir saistīts ar zīmola drošību, vērtību un preču zīmju un produktu nosaukumu veidošanu. Mani sauc Ieva Mona Mackaite. Es esmu zīmola aizsardzības eksperte, patentpilnvarniece preču zīmju jomā, Eiropas Savienības intelektuāla īpašuma biroja oficiālā pārstāve preču zīmju un dizaina paraugu jomā, tā kā šie ir tie jautājumi, par kuriem esmu kompetenti runāt, un droši varat uzdot man jautājumus. Esmu arī intelektuāla īpašuma vērtētāja naudas izteiksmē, uzņēmuma reģistrā certificēta, kā arī Pasaules intelektuāla īpašuma organizācijas certificēts intelektuāla īpašuma menedžeris. Tāpat esmu autore daudziem rakstiem, strādāju pie grāmatas un arī lektore saistībā ar zīmolu intelektuālu īpašumu un produktu nosaukumu veidošanu. Viens no maniem hobijiem ir jaunu, unikālu produktu nosaukumu preču zīmu veidošana, it īpaši ejot starptautiskos tirgos, ar mērķi, lai zīmola vārds ir spēcīgs, unikāls, drošs un vērtīgs. Par to tad es arī šodien jums stāstīšu. Ja jums būs kādi papildus jautājumi, aicinu pieteikties pie manis uz bezmaksas konsultāciju, un tad jau sapratīsim, kā varam tālāk virzīties. Ķersimies pie zīmola. Kas tad ir zīmola vērtība un kāpēc zīmols ir tik svarīgs? Tieši šobrīd mēs atrodamies ne tikai tehnoloģiju laikmetā, bet mākslīgā intelekta laikmetā. Un šobrīd intelektuālam īpašumam, un jo īpaši zīmolam, ir tik liela nozīme kā nekad. Jo šobrīd ar mākslīgā intelekta ienākšanu ikdienas dzīvē tik augstā un viegli pieejamā līmenī, mēs esam nonākuši situācijā, kad konkurenti var nokupēt jebkuru lielisku ideju, stratēģiju, produktu, pakalpojumu ļoti ātri un vienkārši. Un ja agrāk, lai kaut ko nokupētu vai radītu sarežģītas sistēmas, bija nepieciešams ievērojams finansējums, komanda un tā tālāk, tad šobrīd pusauģi sēžot ballītē var mierīgi uzprogrammēt jaunu, datubāzi sistēmu vai jaunu Instagram. Galvenais pietiek ar labu ideju vai labu produktu, pakalpojumu, ko nošpikot. Un patērētāji arī kļūst gudrāki. Un patērētāji vēlās iegādāties nevis šos te ātri radušos risinājumus, lētās kopijas, bet kvalitāti un drošību. Ja? Un starp citu, ir arī pēdējā laikā ir veikts pētījums, ka arī Google meklētājā meklējot produktus, cilvēki nevis meklē cheap, bet best. Ja? Tā ir tāda būtiska atšķirība, kas ir notikusi pēdējā laikā. Lūk, tāpēc
Zīmols ir ļoti svarīgs, jo pateicoties zīmolam, klienti spēj izvēlēties, kurš tad ir tas labākais produkts, kā viņu atpazīt, kā atkal iegādāties no tā paša produktu vai pakalpojumu sniedzēja, kā viņi ieteikt citiem un tā tālāk. Un katram zīmolam nāk klāt arī stāsts. Tāpēc zīmola veidošana ir ilgtermiņa process. Ja? Jo ir vairāk gadi ieguldīt zīmolā, jo ir lielāka iespēja, ka cilvēki atpazīst, uzticēsies un veidos jau tādas kā personiskas attiecības, iespējams pat kā ar draugu. Nu, lūk, ko tad dod šī zīmola vērtība? Zīmola vērtība principā ir tajā, ka zīmols biznesam dod iespēju pārdot vairāk, vai nu pārdot biežāk, vai nu samazināt mārketinga izmaksas, vai arī samazināt pārdošanas izmaksas, vai arī pārdot par lielāku cenu. Tātad, principā, zīmola attīstīšana ir investīcija biznesa nākotnē ar mērķi maksimizēt visas, piemēram, šīs 5 lietas, ko es esmu ierakstījis sarakstā. Katram tās var būt unikāls. Un tagad mēs ķersimies pie piemēriem. Veicu nelielu apskatu, kāda šobrīd ir aktualitāte, un redzu, ka Apple vietpulkstenis šobrīd maksā 500 eiro, ja? Savukārt Xiaomi ap 100 eiro. Kāda ir atšķirība? Es nedomāju, ka Apple tehnoloģija ir 5 reizes labāka, 5 reizes dārgāka, 5 reizes efektīvāka, drošāka un tā tālāk. Ja mēs paskatāmies vizuāli, izņemot bildīti ekrānā, dizains īpaši neatšķirās. Es runāju par pašas vietpulksteņa dizainu, nevis tur siksniņas aizdaras dizainu. Ja mēs skatāmies uz pašas ierīces dizainu, dizains ir, es teiktu, ļoti, ļoti nebūtiski atšķirīgs, ar ļoti nebūtiskām niansēm. Un tomēr ir cilvēki, kas acis nemirkšķinot, nopirks Apple vietpulksteni, nemaz neskatoties uz pāriem konkurentiem tirgu. Un tas ir zīmola spēks. Tieši tās lietas, par ko mēs runājam iepriekš. Šobrīd es izvēlējos jums kā galveno piemēru pasaulē vērtīgāko zīmolu. Tātad šī gada sākumā, 2028. gada sākumā, Apple ir atkal uzvarējis starp visiem citiem zīmoliem vērtībā, ja, un zīmola vērtība šobrīd ir 607 miljardi eiro. Es atvainojos, 607 miljardi ASV dolāru. To ir noteicis Brand Finance. Lūk, tā ir tā atšķirība, un katrs uzņēmums vēlas izveidot tādu zīmolu, lai attiecīgi sasniegtu savus mērķus un nākotnē samazinātos izmaksas. Protams, ir papildus kategorijas, kas necenšas ar citiem salīdzināties, kā piemēram Rolex zīmols, ja, kur produkts maksā 10 000, ja, uzņēmums neseko jaunajām tehnoloģijām. Tā ir izņēmuma kategorija, uz ko mēs šodien nefokusēsimies, bet šeit ir atkal tas ir ļoti spēcīgs zīmols, ar ļoti spēcīgu pārliecinošu stāstu. Un zīmola vārds ir ļoti unikāls, jā, tas nav nekāds supervačs, jā, tas ir ļoti unikāls zīmola vārds. Tāds vārds faktiski neeksistē, jā. Ja nemaldos, tas bija saistīts ar hronikām un kaut ko tādu, tas vārds ir radies, jā. Bet šāds vārds pasaulē nav. Piemēram, Apple, jā, vārds eksistē, jā, tas nozīmē ābols. Bet, piemēram, Rolex ir fantāzijas preču zīme, un tāda vārda nav. Un šādas preču zīmes ir visspēcīgākās tīri no tādas, kā lai saka, atpazīstamības viedokļu. Ierakstot Google šo vārdu, ir skaidrs, ka nekas cits tur nevar parādīties, kā tikai šis konkrētais zīmols. Un, protams, ja mēs runājam par luksus kvalitātes zīmoliem, tad viņiem ir nedaudz cits piegājiens, jā, un tur ir ļoti svarīgs personiskais stāsts, personiskais vizionārs stāsts, personiskais zīmols stāsts, jā. Piemēram, Rolex visu peļņu novirza labdarībai, jā, konkrētiem projektiem, un tāpēc cilvēki jūtās kā piederīgi ne tikai ar to, ka viņiem ir šis konkrētais pulkstenis, kas rāda viņiem piederību kaut kādai konkrētai grupai, bet faktiski tas ir arī tāds kā sajūta, ka viņi nodarbojas ar, kā lai sakām, labdarību, jā, ka viņi piedalās šajā te vides veidošanā. Lūk, bet šodien mēs
par luksus zīmoliem nerunāsim. Centīšos jums ātri pusstundas laikā izstāstīt, kas tad ir tās galvenās lietas, kā jūs varat aizsargāt zīmolu un kā aptuveni rīkoties ar vērtību. Bet es pieļauju, ka ja jūs skatītāji esat grāmatveži, tad par šo sadaļu jums jau būs savi ieskati. Lūk, vēl viens piemērs, ejot ārā no ļoti dārgiem produktiem uz tādiem bišķīt jau tā kā saka lētākiem sadzīves produktiem, ja tā varētu teikt. Tātad gribēju parādīt jums vēl vienu piemēru salīdzināšanai. Viagra un sildenafils. Viagra ir ļoti spēcīgs zīmols. Viagrai ir beidzies patents, tas nozīmē, ka ik viens var izmantot attiecīgo aktīvo vielu medikamentu ražošanā. Un šī ir tāda interesanta nianse, ko varbūt es jums arī iesaku atcerēties, ka patenti ir paredzēti, lai aizsargātu gan medicīniskus, gan tehniskus, gan dažāda veida risinājumus, tajā skaitā tās var būt formulas, receptes, tehnoloģijas, bet patentiem ir zināms termiņš, maksimums 25 gadi, un pēc tam attiecīgais risinājums nonāk brīvpieejā un visi to var izmantot. Preču zīme ir vienīgais intelektuālais īpašums, kuram vispār nav beigu termiņu. Tātad zīmola aizsardzības pamats ir preču zīme, jo preču zīme var pagarināt bezgalīgi, ik pa 10 gadiem bezgalīgi. Un Viagra ir viens no tiem stāstiem, kur tika izveidots spēcīgs zīmols patenta esamības laikā. Ja? Un šobrīd, kad patents ir beidzies, ir ļoti daudzi, kas ražo līdzīgi sastāvu medikamentus. Šeit es pat jums gribēju parādīt identiski. Ja? Tātad kastītes izmērs ir vienāds, aktīvā viela 50 mg sildenafils, viens maksā 6 eiro par to pašu, ja? Par 4 tabletītēm, ja? Otrs maksā 4 eiro. Ja? Šeit varbūt tie attēlā nav pareizi, bet es salīdzināju precīzi cenas, tā kā, principā starpība ir 50%. Un ar to es gribēju teikt, kurš uzņēmums nevēlas savā rīcībā zīmolu, par ko klienti ir gatavi maksāt 50% klāt, jā, vairāk nekā par citiem līdzvērtīgiem zīmoliem. Pie nosacījuma, ka viss ir pilnīgi identisks, izņemot vārds, jā, izņemot reputāciju. Un tā ir šī te zīmola nozīme, kas aug ilgtermiņā. Jā. Pirmajā dienā zīmolam nav tāds leverage, kā to saka, nav tāda atdeve no zīmola. Jā. Sākumā zīmolā ir jāiegulda, un pēc tam tas nāk atpakaļ. Lūk, šeit ir ieskats, kas tad ir tie pasaules vērtīgākie zīmoli. Jā, kā minēju, tad šobrīd topā ir Apple, Microsoft, Google, Amazon. Tops nedaudz pamainās pa gadiem, bet tomēr tie līderi ir pašā augšgalā. Un, starp citu, šogad kā viens no vērtīgākajiem Eiropas zīmoliem tika atzīts Lego. Ar tādu, kam ir vislielākais pieauguma temps tieši pēdējos gados zīmola vērtībai. Tas nozīmē, ka cilvēki sāk meklēt konkrētas vērtības, nevis ko aizstāt, bet labāko, kvalitatīvāko un pārbaudīto. Un, lūk, es te šeit jums arī gribēju ieskicēt, kā tad tas ilgtermiņā izskatās. Apple ir dibināts, kā jūs redzat, garāžā, ja? 76. gads, ļoti sen, jau vairāk nekā. Tātad Apple izstāsta, ka šogad būs liela jubileja. Jā, 30, cik tur gadi sanāk, jā, 50 gadi. Lūk, ja mēs skatāmies, kāda ir zīmola izaugsmas dinamika, jā, tad sākumā, tas jau ir pēc 30 gadiem darba, zīmols bija apmēram vienā vērtībā ar uzņēmuma apgrozījumu. Ja, kā jūs redzat, 2006. gadā, ja, tad ieņēmumi faktiski bija lielāki nekā zīmola vērtība. Šeit ir tāda korelācija, piemēram, es vērtējot zīmolus teju 15 gadus, esmu pamanījusi to, ka lielākajai daļai vidēji atpazīstamība jauna zīmola vidējā nozare ar vidēju pieaugumu, zīmola vērtība būs aptuveni ap 50% no iepriekšējā gada apgrozījuma. Tas ir tāds mans kaut kāds rādītājs, ko es esmu vidēji konstatējusi. Lūdzu, protams, neņemt to kā tādu indikātoru, bet tas ļauj saprast virzienu. Jo, ja uzņēmējs
vispār nekad nav domājis par zīmola vērtību un vispār nav nekādas nojausmas, cik varētu būt vērts zīmols, tad ir kaut kāds virziens, kurā skatīties, jā, vai tie ir 5 eiro vai 5 miljoni, tad ir kaut kāds tas tā kā virziens indikatīvs, kas rod to sajūtu, vai vispār ir vērts veikt zīmola novērtēšanu. Jo, protams, būsim realistiski un zīmola nozīme dažādās jomās ir ar dažādu nozīmi. Ja? Piemēram, ja jūs izvēlaties kouču, ja, vai kādu citu pakalpojumu sniedzēju, jūs būsiet gatavi maksāt 10 vai pat 100 reizes vairāk par labu ekspertu, ja? Bet, piemēram, ja jūs pērkat degvielu, jūs nemaksāsiet pat 2 reizes vairāk neatpazīstama zīmola, tā kā 2 reizes vairāk par to, ka ir labs benzīntanka zīmols, vai ne? Lūk, tā kā viss ir atkarīgs no jomas, bet ir svarīgi saprast, ka zīmola vērtība tiešām ir ļoti, ļoti nozīmīga. Un tad šeit mēs redzam, ka tieši šogad vēl vairāk ir pieaugusi proporcionāla zīmola vērtība. Ja zīmola vērtība tiek lēsta 607 miljardi dolāru, bet uzņēmuma apgrozījums un ieņēmumi ir 416 miljardi. Tātad 50% virs apgrozījuma. Tas ir ļoti, ļoti, man liekas, tas būtisks rekordrādītājs un tāda, kā lai saka, atšķirība. Lūk, kā tad veidojās zīmola vērtība? Protams, zīmola vērtību ietekmē gan biznesa finanšu rādītāji, vēsture, gan arī nākotnes prognozes. Zīmola loma, cik liela ir loma tirgū, kāda ir patērētāja uztvere un, protams, pats par sevi ir zīmola stiprums. Cik spēcīgs ir zīmols, cik zīmols ir drošs, cik viņš ir atpazīstams, cik viņš ir aizsargājams pēc būtības un kā notiek visi šie procesi, viņi iedarbojās. Ja? Un, protams, jo ir lielāka piesaiste vizionāram pie zīmola, jo lielāka ir ietekme vizionāra pat izteicieniem mēdījos, kas var strauji ietekmēt akciju kritumus un zīmola vērtību. Mazākiem uzņēmumiem tas nebūs tik būtiski, bet jau atpazīstamākiem uzņēmumiem šādi, piemēram, skandāli vai kaut kādi cēli izgājieni var ļoti mainīt biznesa vērtību. Lūk, jo zīmols ir sajūta kopums. Un kas ir pats galvenais, kas ir jāatcerās? Sajūta kopums, kas rodas novērotāja, patērētāja prātā. Un tas ir tas, ko, protams, mums kā uzņēmējiem gribas ietekmēt, to sajūta kopumu, kas rodas patērētāja prātā, bet viņš bieži vien arī rodas neatkarīgi saistībā ar dažādiem citiem notikumiem, kas notiek pasaulē. Un tātad zīmolu mēs varam vērtēt pēc izmaksu metodēm, pēc tirgus metodas un pēc ieņēmuma metodas. Izmaksu metode tiek parasti lietotas tad, kad bizness ir jauns, un zīmolam nav citas vērtības kā vien tā vērtība, kas ir radusies viņu veidojot vai reģistrējot preču zīmi. Tad ir tirgus metode, kur tiek skatīts citas līdzīgi darījumi tirgu. Šeit tirgus situācijā pārsvarā skatās vērtību. Tad, ja grib noteikt licences vērtību, piemēram, cik maksātu, Nārvisen licence vai Baskin Robbins saldējuma licence vai kāda cita, piemēram, frančīzes vai licences vērtība, tas tad arī tāds kā tirgus metode, pastīties, kā ir citiem un tur pielāgot. Bet pārsvarā zīmola vērtēšanā tiek izmantot ieņēmuma metode, kas nozīmē, ka tiek skatīti pagātnes ieņēmumi, prognozēti nākotnes ieņēmumi, kas ir saistīti tieši ar zīmolu un zīmola stiprumu un zīmola vietu tirgu, un tajā iepriekšējā slaidā, ko es rādīju, tie rādītie indikātori tiek visi ņemti vērā, lai prognozētu biznesa nākotnes ieguvumu no tā, ka zīmols kļūst arvien populārāks un diskontēti uz šodienu. Lūk, tas ir pavisam īsts ieskats. Intelektuāla LV mājaslapā ir garāks raksts par to, kā noteikt zīmola vērtību. Es šodien fokusēšos uz to galveno. Tātad, kas tad ir uzņēmuma nemateriālā vērtība? Tātad, es esmu sadalījuši šeit 3 daļās. Pirmais ir formālais intelektuālais īpašums, kas ietver preču zīmes, dizaina paraugus, patentus, autortiesības un domēnu vārdus. Tas jau ir tāds konkrēts intelektuālais īpašums, preču zīmes, dizaina paraugus un patentus ir jāreģistrē, lai tie parādītos, lai tos varētu atspoguļot arī bilancē un lai tos varētu pienācīgi aizsargāt. Savukārt autortiesības un domēnu vārdus ir pareizi jāaizsargā. Tad ir tādas nemateriālas vērtības, kas pieder uzņēmumam, bet vienlaicīgi tās nav nekur jāreģistrē. Tā ir zinātība, komercnoslēpuma procesi, līguma, piegādātāju, klientu attiecības, iestrādnes. Daudzas no tām lietām tiešām ir komercnoslēpumu
vajadzētu arī aizsargāt kā komercnoslēpumu, un daudz no tām lietām ir tādas, kas ir saistīts ar cilvēcisko faktoru. Un, protams, ir intelektuālais kapitāls, kas ir uzņēmuma rīcībā, bet nav īpašumā un nevar būt īpašumā. Ja? Tie ir darbinieki, licences un tādas lietas, par kurām ir jārūpējās, bet tās nevar, kā saka, ieskaitīt savā īpašumā. Lūk, tātad, kad tiek veikta zīmola novērtēšana? Es šo slaidu jums atstāju uz brīdi, droši varat uztaisīt screenshotiņu, jā, bet pārsvarā savā pieredzē var teikt, pirkšana un pārdošana, uzņēmumu, investoru piesaisti, kredītu nodrošinājumu noteikšana, licences, frančīzes, piemēram, atsevišķos gadījumos, protams, arī uzņēmumam pašu kapitāla palielināšanai vai, piemēram, ja uzņēmuma īpašniekiem vai akcionāriem pieder intelektuālais īpašums, to var ieguldīt uzņēmuma pamatkapitālā. Ja? Kas ir galvenais, jāatcerās viena lieta. Reģistrējot intelektuālo īpašumu, ieteicams visus rēķinus obligāti iegrāmatot nevis pie izdevumiem, bet pie ieguldījumiem. Proti, man ir gadījušās vairākas situācijas, kad klientiem grāmatveži preču zīmes reģistrāciju, oficiālo nodevu un, piemēram, mūsu biroja pakalpojumu maksu iegrāmato kā marketinga izdevumu. Es iesaku to nedarīt, ja tas ir izdarīts pārgrāmatot. Ja? Es neesmu grāmatvedis, es zinu, ka jūs tie, kas esat grāmatveži, noteikti daudz labāk zināsiet, kā to var izlabot šādu kļūdu, ja? Lai obligāti tas parādās uzņēmuma bilancē, ja? Lai parādās, ka intelektuālais īpašums ir īpašums, tāpēc viņam vajadzētu atspoguļoties. Un pat, ja tā vērtība sākotnēji ir minimāla, viņu var pārvērtēt intelektuālam īpašumam, pieņemsim zīmolam, iegūstot reputāciju, viņu var pārvērtēt pēc vajadzības. Ja? Bet galvenais viņu ir sākotnēji nenorakstīt marketinga izdevumos. Lūk, jā, ja jums liekas, ka ir savādāk, es priecātos par komentāriem. Lūk, tātad mēs tikko esam nonākuši pie secinājuma, ka zīmols ir viens no vērtīgākajiem biznesa aktīviem un intelektuālais īpašums ir viens no vērtīgākajiem biznesa aktīviem. Diemžēl 90% Eiropas Savienības uzņēmumu, mazo vidēju uzņēmumu, jā, lieliem uzņēmumiem viss ir kārtībā, bet 90% mazo vidēju uzņēmumu savu intelektuālo īpašumu un savu zīmolu nav pienācīgi aizsargājuši. Un tas ir ļoti liels risks visām investīcijām, tas apdraud arī zīmola attīstības tempus un arī nākotnes perspektīvu. Jā, jo investējot nedrošā zīmolā, principā mēs varam zaudēt visas investīcijas vai nu produktos, vai nu dizainos, vai nu jaunu tirgu apguvē, vai mārketingā, vai pārdošanā. Visur pastāv riski. Jā, tāpēc ir ļoti svarīgi aizsargāt zīmolu saulēcīgi un pareizi, ejot arī starptautiskos tirgos, bet arī sākt, protams, ar pašmājām, bet jo īpaši ejot starptautiskos tirgos. Starp citu, zīmola saulētīga un pareiza aizsardzība ir pati lētākā investīcija drošībā, jā, jo pēc tam, ja kaut kas notiek, visu atrisināt ir ievērojami dārgāk. Lūk, mēs arī varam paskatīties savos uzņēmumos, kas tad ir vērtīgāks, materiālās vērtības vai nemateriālās. Ja? Un padomāt par to, vai šīs nemateriālās vērtības ir pienācīgi aizsargātas, ja? Un vai viņas ir pienācīgi iegrāmatotas un parādās arī pie uzņēmuma aktīviem. Ja mēs runājam, kas tad ir tie zīmola elementi, par kurus vajadzētu aizsargāt, jo zīmolu nevar aizsargāt kopumā, nav tāda zīmola aizsardzība kopumā. Zīmols ir jāsadala pa sastāvdaļām. Un tās sastāvdaļas izpaužas dažādi. Ja? Ja mēs skatāmies, viens no tādiem, kā lai saka, labi pazīstamiem zīmoliem ir Starbucks, kas rada tādu pilnīgu patērētāja sajūtu ap sevi. Ja? Mēs ejam kafejnīcā, tur zinām šie te brūnie galdi, ir atmosfēra, ir šīs te zaļās puķes, ir tie tumšie apģērbi, konkrētie tāds varbūt pat smarža sava veida, ja? Viņš rada tādu konkrētu noskaņojumu un sajūtu. Ja? Bet ko tad var aizsargāt? Mēs nevaram aizsargāt noskaņojumu sajūtu, mēs nevaram aizsargāt darbinieku runas stilu, ja? Bet mēs varam aizsargāt logo, nosaukumu. Piemēram, Starbucks ir reģistrējis kā dizainu paraugu šo specifisko dzērienu glāzītes, plasmas glāzītes formu. Ja? Šādus elementus var aizsargāt.
un tāpēc katram zīmolam tie elementi, kuri ir svarīgi aizsardzībai, būs dažādi. Ja? Tāpēc ir vērts izanalizēt to zīmolu, saprast, kas tad ir tas jūsu zīmola atpazīstamības elements, ko vajadzētu aizsargāt, lai jums būtu unikāls tiesības to lietot, lai jūs varētu aizliegt citiem to lietot, vai arī atļaut citiem to lietot par samaksu. Ja? Tie ir 2 galvenie iemesli. Tātad, kā tad vislabāk zīmolu var aizsargāt? Pirmais un galvenais ir svarīgo preču zīmju reģistrācija. Ja, un aizsardzība. Preču zīmes ir svarīgi reģistrēt, jo ātrāk, jo labāk, un tajās teritorijās, kur notiks bizness. Otrs jautājums, ko vajag izsvērt, ir dizaina paraugu reģistrācija, tātad dizaina aizsardzība, ko vislabāk var darīt rūpnieciskiem nolūkiem, ja dizaini ir unikāli, jauni, ar individuālu raksturu, tad noteikti iesaku apsvērt dizaina paraugu reģistrāciju. Tāpatās, protams, ir jādomā par autortiesību aizsardzību, domēna vārdu aizsardzību. Domēna vārdus var aizsargāt ar preču zīmju reģistrāciju un komercnoslēpumi. Ļoti svarīgi ir paskatīties, kā tiek risināti komercnoslēpumu aizsardzības jautājumi. Vai ir noslēgti neizpaušanas līgumi, vai ir ieviestas sistēmas darbībai ar komercnoslēpumiem, ar komercnoslēpumu saturošiem dokumentiem. Tas ir ļoti, ļoti būtiski, jo tad komercnoslēpums ir viens no tiem intelektuālo īpašumu veidiem, kas ir kā traukā ieliec ūdens. Tad, ja trauku sasit, ūdeni sasmelt vairs nav iespējams. Ja? Tāpēc ir svarīgi parūpēties, lai viss ir izdarīts iepriekš, jo tur neko ar atpakaļējušu datumu saglābt nevarēs. Ja jūs saprotat, ko es domāju. Tātad iziesim ātri cauri visiem intelektuālo īpašumu veidiem. Tātad, kas tad ir aiz zīmola un kā tad viņus īsumā aizsargāt? Jūs droši varat pēc tam likt uz pauzes un paņemt šīs detaļas priekš sevis. Mēs, piemēram, saviem klientiem esam izstrādājuši komercnoslēpuma aizsardzības žurnālu, ko dodam bez maksas, tāpēc, ka komercnoslēpumi ir visā pasaulē diezgan vienoti aizsardzības principi, un tās ir lietas, kas obligāti ir jāņem vērā katram uzņēmumam. Jo ikvienu intelektuālu īpašumu, pirms jūs izlemiet, kā pareizi aizsargāt, var aizsargāt kā komercnoslēpumu, vajadzētu aizsargāt kā komercnoslēpumu. Lūk, galvenais ir ņemt vērā to, ka komercnoslēpums un konfidenciāla informācija nav viens un tas pats. Un šeit, starp visām tām lietām, kas ir sarakstīts prezentācijā, es vēlētos tiešām pievērst jūsu uzmanību tam, ka bieži vien līgumos ir ietverti konfidencialitātes punkti, bet nav ietverti komercnoslēpumi. Un tas nav viens un tas pats, jo konfidenciāla informācija ir konfidenciāla informācija. Protams, ir svarīgi aizsargāt konfidencialitātes noteikumus, bet komercnoslēpums ir intelektuālais īpašums. Un līdz ar to par īpašuma bojāšanu, nozagšanu, izmantošanu bez atļaujas ir pilnīgi citas sankcijas nekā par konfidenciālas informācijas izpaušanu. Jā, tāpēc ir ļoti svarīgi nodefinēt un pārbaudīt, vai tiešām līgumos kaut vai ar darbiniekiem, izpildītājiem, izplatītājiem un dažādiem citiem sadarbības partneriem vai ražotājiem, vai kas tiek iesaistīti un kam ir pieeja pie jūsu komerciāli nozīmīgās slepenās informācijas, vai ir noslēgti attiecīgi komercnoslēpuma aizsardzības, jeb šie saucamie NDA, Non-Disclosure Agreements. To noteikti vajag pārbaudīt un pārliecināties, jo ar konfidencialitātes politiku būs par maz. Lūk, vēl viens intelektuālais īpašums, kas ir teju katram uzņēmumam, ir autortiesības un blakustiesības. Eiropas Savienībā autortiesības nav jāreģistrē, tās rodas automātiski ar darba rašanos. Visā pasaulē arī ir tā, ka autortiesības rodas ar darba rašanos, vienkārši ir valstis, kurās tās var reģistrēt papildus pievienojot, kā lai saka, tādus kā drošības aspektus, lai konfliktu situācijās būtu vieglāk atsaukties uz reģistrētām tiesībām. Ja? Bet autortiesības attiecās uz autordarbiem. Lai autortiesības būtu spēkā, ir jābūt fiziskas personas radošam ieguldījumam. Un šeit ir tās galvenās jomas, uz kurām tad autortiesības pārsvarā tiek attiecinātas, tā kā arī, es teiktu, biznesa kontekstā arī mēs bieži saskaramies, tātad dizains, zīmējumi, glezniecībā, logotipi, reklāmas, video, arhitektūrā, ēkas, būvs un tā tālāk. Protams, autortiesībām ir arī specifika, bet ir svarīgi ņemt vērā, ka autortiesības rodas ar darba rašanos,
un autors var būt tikai fiziska persona. Ja kāda no lietām ir radīta ar mākslīgā intelekta palīdzību, tad autortiesības nebūs. Vai tas nozīmē, ka jūs ar mākslīgā intelekta palīdzību varat izmantot citu autoru vai citu personu darbus un nedaudz tos pārveidot? Nē, tas to nenozīmē, tad tur būs cits jautājums. Ir svarīgi, ka jūs nedrīkstat pārkāpt arī citu autoru tiesības un citu personu tiesības. Ja? Tātad Raimondu Paulu un Coca-Cola savos marketinga materiālos bez atļaujas neliekat. Protams, ir tas, ka ir slaveni zīmoli, ko mēs liekam, un neviens no viņiem pret to neiebilst loģiski, ja tā ir patiesa norāde. Ja, piemēram, es tagad izvilkšu, Apple datoru un sākšu viņā strādāt un uzfilmēšu to, tā ir patiesa norāde. Ja? Līdz ar to tas nav nekas tāds, un turklāt arī es nebojāju nekādā veidā reputāciju uzņēmumu, lai viņam kaut kādā veidā varētu satraukt tas, ka es izmantoju savās reklāmās viņu iekārtas. Ja? Bet katrā ziņā ir ļoti svarīgi pārliecināties, lai mēs neizmantojam savā saturā citu autoru darbus bez atļaujas vai tādā veidā, kas varētu radīt kaitējumu šiem tie autoriem, lai neiekultos nepatikšanās. Dizaina paraugi ir vēl viens tāds tipisks, ļoti labi izmantojams intelektuālais īpašums, lai aizsargātu produktu ārējo veidolu. Šeit esmu pielikusi mūsu klientus dizaina paraugu šai te spēlē, ko var spēlēt, saucās Spilvenu sarunas latviski. Ja? Un tā ir spēle, kur ar lampiņu var zem segas skatīties un lasīt ierakstus uz kā jautājums un pārspriest ar bērniem tumsā. Ja? Ļoti, ļoti forša spēle un klienta vēlējās aizsargāt šo te produktu ārējo dizainu visā Eiropas Savienībā. Lai tad, kad šis produkts tirgo aiziet, lai neparādās kopētāji. Un šobrīd šis produkts ir ļoti labi tirgo aizgājis un ļoti labi, ka šāds dizaina paraugs ir reģistrēts. Un, protams, ka ir tā, ka var jau kaut ko nokopēt, kaut ko atveidot, bet kā jau mēs runājam, zīmols ir svarīgākais, un patērētāji jau tomēr meklē īsto, ja? Vai arī īstajam produktam ir īstie patērētāji. Tāpēc, ja jūs izgudrojat vai ražojat kādu produktu rūpnieciskos nolūkos, tā kā vairumā, un tam ir unikāls ārējais dizains, tad vislabākais veids, kā to aizsargāt, ir reģistrējot dizaina paraugu Eiropas Savienībā. To izdarītu ļoti vienkārši, tas aizņem ļoti, ļoti maz laika, un izmaksas ir arī ļoti mazas. Pirmajam dizaina paraugam 350 eiro ir oficiālā nodeva, un katram nākamajam jau krietni mazāk. Tas nozīmē, ka jūs tādā veidā varat aizsargāt savus unikālos dizainus, un ja kāds nokopē jūsu produktu dizainu, jūs jau varat vērsties pret kopētāju un pieprasīt pārtraukt šādu kopiju ražošanu. Ja dizaina paraugs nav reģistrēts, tad ar autortiesībām var būt diezgan grūti tikt cauri šādos strīdos, jo autortiesības neaizliedz iedvesmoties. Un ja tur tiek, piemēram, ražots līdzīgs produkts ar dažādām niansēm, tad ar autortiesībām būs par maz. Pirms ejam pie nākamā intelektuāla īpašuma veida, vēl vēlējos parādīt, ka dizaina paraugs nav maza lieta, tā var būt arī liela lieta. Ja? Tā kā tas var būt jebkāda izmēra, tajā skaitā var būt arī divdimensionāls. Un šeit es ieskicēju ar mūsu klienta Milzo Urbanu, Eiropas kopienas dizaina paraugu, kas ir tieši outpus pieturas, un ja jums ir dažādi dizaina paraugi, tad jūs varat visus modulācijas reģistrēt kā dizaina paraugu. Nākamais intelektuāla īpašuma veids, ko ir vērts obligāti pieminēt, ir tas, kas ir visiem uzņēmumiem, ir domēna vārdi. Domēna vārds, lai gan tas īsti nav nekad īpašumā, jo jūs maksājat par lietošanu, tomēr ir ļoti svarīgi ņemt vērā, ka domēna vārds ir nozīmīgs mārketinga aktīvs. Un šeit, ko es ieteiktu, obligāti turēt visas domēna paroles uzņēmumu īpašumā, neatstāt tos ārpakalpojumu sniedzējiem, piemēram, IT attīstītājiem un tā tālāk. Svarīgi, lai tas viss ir uzņēmuma iekšienē, jā, lai vienmēr ir pieejams visas šīs iegādes, pagarināšanas, paroles pieejamības. Un svarīgi arī ir tas, ka šī domēna vārdu var aizsargāt ar prečuzīmes reģistrāciju. Ja? Domēna vārds pats par sevi ir vienkārša adrese, ja? Lai gan tas ir mārketinga rīks, tā tik un tā ir adrese. Tāpēc, ja jums ir svarīgs domēna vārds, kas ir kā preču zīme, tik un tā vajadzētu reģistrēt preču zīmi. Un tagad mēs esam atnākuši līdz pašam galvenajam
zīmola aizsardzības veidam. Tās ir preču zīmes. Preču zīmes norāda uz preču pakalpojumu izcelsmi. Tās var būt dažādās formās, bet paskatoties uz preču zīmi ir skaidrs, kas ir attiecīgā produkta ražotājs vai pakalpojums sniedzējs vai produktu izplatītājs, ja, tā kā tas rada šo te asociāciju ar izcelsmi. Ja. Un šeit ir svarīgi atcerēties 3 pašas svarīgākās lietas. Preču zīmes ir teritoriāls. Tās ir spēkā tajā teritorijā, kurā tās ir aizsargātas. Ja? Un aizsardzība attiecās tikai uz konkrētām precēm un konkrētiem pakalpojumiem. Ja preču zīme ir reģistrēta uz šokolādi, tad šī preču zīme nebūs spēkā uz gumijas zābakiem. Ja? Tāpēc ir ļoti svarīgi saprast to nišu un konkrēto preču pakalpojumu sarakstu. Un trešais, tiesību komplektos ņem vērā, kuras no tiesībām ir agrākas, proti balstās uz pieteikuma datumu. Tātad, ja preču zīme ir pieteikta vienā datumā un reģistrēta katrā valstī reģistrācijas datums ir cits, piemēram, Latvijā tie var būt 3 mēneši, Eiropas Savienībā tas var būt 5 mēneši, ir valstis pasaulē, kur tas var ilgi 2-3 gadus, tik un tā pēc reģistrācijas tiesības ir stājušās spēkā no pieteikuma datuma. Tātad, jo agrāk pieteikt preču zīme, jo labāk. Un šeit ir visi preču zīmju veidi. Ņemot vērā, ka lai gan juridiski nereģistrēta preču zīme arī ir preču zīme, ja? Jo vienkārši viņu ir daudz grūtāk aizsargāt. Bet no zīmola vērtības aspektiem un, teiksim tā, no finanšu grāmatības aspektiem nereģistrēta preču zīme nav. Vienkārši viņa nav. Tātad viņai, lai viņa būtu jāpiereģistrē, un tad jau mēs par to varam runāt. Visvairāk pasaulē tiek reģistrētas vārdiskas un grafiskas preču zīmes, tātad logotipi vai vārdi, 99% gadījumu. Un starp šiem diviem, tā kā visbiežāk, ja jūs prasītu, kas ir visvairāk, es skatījos, ka tā statistika ir apmēram 50/50. Un pārējās preču zīmes jau ir tādas retākas preču zīmes, bet tomēr ļoti vērtīgas un ir svarīgi zināt, ka tādas eksistē. Šeit ir tāds ieskicējums arī mūsu klientu preču zīmes, tā kā vārdiska preču zīme, kas ir tikai vārds, kur aizsardzība attiecās uz šī vārdu, ja kāda veida rakstībā, jā, arī rozā un ar puķītēm. Tad ir logo, kur tiek aizsargāts kopiespējas, un tad ir varbūt tikai grafisks izpildījums bez vārda. Un šeit ir tāda viena plaši pazīstams zīmols, un šeit, ko es gribēju teikt, ne tikai uzņēmumam var būt viens zīmols kā Apple, jā, bet arī produkts var būt atsevišķs zīmols. Un šeit es runāju par produktu zīmolu, vienu no Latvijā pazīstamākajiem produktiem, jā, un šeit es esmu ekrānā jums parādījusi 4 dažādas preču zīmes. Es tā kā tikko taisīju to un nesarakstīju preču zīmu numurus, bet aicinu uz to skatīties tādā aspektā, ka šīs ir 4 preču zīmes. Attiecīgi, ieejot veikalā, pārtikas nodaļā, jā, ieraugot oranžo krāsu, jau ir asociācija, ka tas ir kārums ierīčs. Tāpēc šī preču zīme ir reģistrēta, lai aizliegtu citiem konkurentiem ražot produktus, tieši šādā krāsā, bet nevis visus produktus, bet konkrētos biezpienu sieriņus, ja? Jo šī krāsa gadu gaitā ir iegūst tādu atpazīstamību lietotāju vidū, ka viņi asociējas ar vienu konkrētu zīmolu. Ja? Un tāpēc preču zīmu likums dod iespēju aizsargāt tos zīmolus, kas jau laika gaitā ir iegūši reputāciju ar kādu konkrētu elementu. Tāpat kā šis te trauciņš, jā, protams, arī ir normāls vārds, parastā vārdiskā preču zīme reģistrēta, vai arī logotips, jā, kārums uz oranžā fona, bet tāpatās, ja zīmols ir ieguvis atpazīstamību lietošanas laikā, preču zīme ir ieguvis atpazīstamību lietošanas laikā, tad tās tiesības uz tiem elementiem var būt plašākas nekā sākotnēji. Viss aug ar laiku. Arī iespējas. Lūk, tad 4 biežākās problēmas un riski, kas ir zīmola drošībai un vērtībai. Šeit es jums apkopošu no savas pieredzes, ar ko saskaramies ikdienā 4 biežākās problēmas, kas ir uzņēmējiem saistībā ar zīmola drošību un vērtību. Pirmais ir tas, ka izvēlētais vārds nav unikāls. Ja? Tas nozīmē, ka kādam kaut kas līdzīgs jau ir. Un ar šādu preču zīmi ir nedroši doties ir īpaši starptautiskos tirgos un vispār nav droši turpināt investēt vārdā, kurš nav unikāls.
proti kādam ir kaut kas līdzīgs jau reģistrēts. Tāpēc obligāti ir jāveic agrāko tiesību pārbaude, ne tikai Google, bet arī preču zīmju reģistros, un jāpārliecinās, ka identiskas vai sajaucami līdzīgas preču zīmes jūsu nišā nepastāv, jā, pirms investēt zīmola vārdā, pirms investēt zīmolā. Tātad šī ir tāda svarīga lieta. Tātad šeit mēs veicam pārbaudi balstoties uz tiem pašiem kritērijiem, kas ir preču zīmes spēkā esamībai. Un es esmu izstrādājis tādu sistēmu, kā mēs ejam, piemēram, cauri konsultācijās. Man ir tāds checkboxiņš, jūs varat uztaisīt arī screenshotu, ja, kas tad ir tās lietas, ka ir obligāti jāpārbauda. Tātad, vai izvēloties, tas, ja mēs runājam par jaunu produktu nosaukumu vai jaunu zīmolu nosaukumu izvēli, ja, tad tas ir viss tas, kas ir jāpārbauda. Gan nozīme, gan domēna vārdu, lai nav tāda situācija, ka, piemēram, jūs ierakstat to pašu domēnu vārdu, ir jau tajā vietā līdzīgs zīmols reģistrēts. Jo it kā no viens puses liekas, jā, bet tas jau nav, piemēram, LV, jā, bet tas ir com, bet tik un tā. Ja kāds no domēnu vārdiem aizņemtajiem jau ir identisks ar jūsu vēlamo produktu nosaukumu, iesaku neizvēlēties to nosaukumu, ja attiecīgais domēnu vārds ir aizņemts jau ar līdzīgu produktu vai pakalpojumu. Ja? Un tad, protams, ir svarīgi saprast, vai preču zīme vispār varēs reģistrēt, ja? Vai tā atbilst visiem reģistrējumības kritērijiem, un arī jāpārbauda fokus grupā. Un tās ir tās lietas, ko it kā mēs visi pārbaudam. Mēs paskatāmies Google, paskatāmies un tā, bet tāda ir viena galvenā lieta, kas ir obligāti jāizdara, ir jāpārbauda nereģistrētās un reģistrētās tiesības. Ja? Un ir īpaši reģistrētās tiesības, kas ir preču zīme reģistros. Vairāk par to jūs varat izlasīt Intelektuālā LV mājaslapā, kā pareizi veikt preču zīmju agrāko tiesību pārbaudi, ja, un tad jums arī būs skaidrība, kā tad pārbaudīt tajās datu bāzēs. Otra bieža kļūda ir tas, ka vārds nav bijis saulēcīgi aizsargāts. Jā, tā gadās, ka uzņēmumi sāk biznesu, neaizsargā preču zīmi, un tad, kad biznesa attīstās un vēlas doties starptautiskos tirgos, piemēram, ja, konstatē, ka kāds teju vakar reģistrējis kaut ko identisku vai līdzīgu kādā no kaimiņu valstīm. Un tā ir ļoti liela problēma, ja? Jo tāpēc es saku, jo pieskat preču zīmi ātrāk, jo labāk, jo jūs, piemēram, darbojaties tikai Latvijā 10 gadus un izdomājat reģistrēt preču zīmi Eiropas Savienībā, ja? Un konstatējat, ka pagājuši gadu Portugālē kāds ir piereģistrējis kaut ko līdzīgu. Un viena šāda valsts, viena šāda reģistrācija var izjaukt jums visu Eiropas Savienības reģistrāciju, jā, jo katra no Eiropas Savienības dalību valstīm var izteikt iebildumus pret kopējo reģistrāciju Eiropas Savienībā. Un tas ir ļoti svarīgi, plānojot biznesu ilgtermiņā, jo ātrāk jūs piesakat preču zīmi, jo labāk, un investīcijas preču zīmes reģistrācijā nav tik lielas, kā salīdzinot ar visām pārējām investīcijām, kas ir vajadzīgas, lai virzītu produktus citos tirgos, jā, ieskaitot tulkojumi, iepakojumi, transports, kontakti, ja? Tas viss ir nesamērojami dārgāk nekā vienkārši reģistrēt preču zīmi un nodrošināties, ka nebūs problēmas jau saulēcīgi. Jā. Tātad šeit es esmu apkopojis, kāda ir atšķirības starp reģistrētu un nereģistrētu preču zīmi. Jā, varēsiet uzlikt uz pauzītes un paskatīties. Un ejam tālāk. Viens no mītiem ir tas, ka preču zīme reģistrācija ir ļoti dārga. Bet patiesībā tā tas nav. Tieši preču zīmu nereģistrēšana var izmaksāt ļoti dārgi. Piemēram, preču zīmes reģistrēšana Latvijā oficiālās nodevas ir no 185 eiro, ja? Savukārt Eiropas Savienībā no 850 eiro. Un tas ir par preču zīmes reģistrēšanu uz 10 gadiem. Ja? Un tad ik pa 10 gadiem jūs preču zīmi varat atjaunot un tā bezgalīgi. Kā jau teicu, preču zīme ir vienīgais intelektuālais īpašums, kuram nav baigu termiņa. Šeit ir 4 galvenie ieguvumi no preču zīmes reģistrācijas. Tātad izņēmuma tiesības, iespējas citiem aizliegt lietot komercdarbībā gan identisku, gan līdzīgu apzīmējumu. Otrs, tas ir ieguvums atļaut citiem lietot šo preču zīmi pret samaksu, izsniedzot licences vai frančīzes, vai tāpat jūs varat pārdot, jā, un tā tālāk, vai ieguldīt, vai izmantot kā ķīlu kredīta saņemšanā, tā kā tās ir visas šīs te komerciālās lietas, tad tāpatās preču zīme ir instruments cīņā pret negodīgu konkurenci. Un tas ir veids, uz ko balstoties jūs varat vērsties pret kopētājiem. Un tajā skaitā pieprasīt muitai kontrolēt importu, lai, piemēram,
Latvijā vai Eiropas Savienībā, jums ir Eiropas Savienības preču zīme, netiek ievesti produkti, kas ir pretrunā ar jūsu preču zīmes tiesībām. Un 4. svarīgais iemesls ir tas, ka reģistrētas preču zīmes ir vērtīgākas, viņas palielina zīmola vērtību, palielina biznesa vērtību kopumā. Tātad tās var arī komercializēt un pārdot. 3. kļūda. Vārds nav atbilstošs. Proti, iemesli var būt dažādi neatbilstībai. Viens ir tas, ka kaut vai jums viņš vairs nepatīk, arī tas var būt pietiekams iemesls, lai saprastu, ka vārds nav atbilstošs. Bet pārsvarā ir tas, ka vai nu ir mainījušies produkti, vai nu ir mainījies tirgus, vai nu ir mainījusies zīmola pozicionējums. Piemēram, jūs pirms tam bijāt lētajā galā, un tagad jums ir prīmijum, un tas vārds vairs nedara, jā? Vai arī ir mainījusies jūsu mērķa auditorija. Jā? Ir ļoti daudz dažādi aspekti, kas liecina par to, ka vārds vairs nav atbilstošs. Ņemot vērā, ka vārds ir zīmola pamatā, ap ko tiek būvēts viss pārējais, attēli, logotipi, krāsas un viss pārējais izriet no vārda, un vārds ir visam pamatā, ir ļoti svarīgi, lai tas ir atbilstošs. Tāpēc, ja vārds nav atbilstošs, iesaku vienmēr apsvērt, vai ir vērts turpināt investēt tajā pašā vārdā, vai ir pienācis laiks domāt par modifikācijām, uzlabojumiem vai pilnīgām izmaiņām. Lūk, jā, jo, kā jau teicu, zīmols ir sajūta kopums, ko rada attiecīgais uzņēmums, produkts, organizācija vai persona, ja tas ir personiskais zīmols, patērētāja jeb novērotāja prātā. Un vārds ir viena no tām lietām, kas ir ar ļoti lielu iespaidu. Ja? Un zīmols ir kopitēls, bet no vārda izriet ļoti daudz, kas arī idejas, sajūtas, pat domas, kādam vajadzētu izskatīties logotipam, tas viss izriet no vārda. Lūk, un 4. biežākais iemesls ir tas, ka vārds nav aizsargājams pēc būtības. Tad 4. biežākā problēma zīmola drošībai un vērtībai, ka ir izvēlēts aprakstošs nosaukums. Tā ir bieža kļūda tajos gadījumos, kad uzņēmēji vēlas sākotnēji izmantot šo te mārketinga priekšrocību un produktu nosaukt ar tādiem kā aprakstošiem nosaukumiem. Piemēram, tur gardākā kūciņa, jā, vai tur, es nezinu, Rīgas kafejnīca, jā. Tā kā radīt to sajūtu, lai ir skaidrs, kas tas ir. Ja? Un šādi vārdi pēc būtības nav aizsargājami, jo viņi apraksta produktu, un tādā gadījumā jums nevar piešķirt izņēmuma tiesības, jo tas nozīmē, ka jūs drīkstat citiem tādu vārdu aizliegt lietot. Bet, ja tas vārds ir aprakstošs, tad šādas tiesības a priori nevar nevienam piešķirt, ja? Tikai tāpēc vien, ka jūs pirmais viņus paņēmāt. Ja? Tāpēc ir svarīgi ņemt vērā, ka vārdus ir jāveido atšķirt spējīgus, ja? Unikāls pret attiecīgi produktiem. Ko tas īsti nozīmē? Paskatāmies uz priekšu. Ja? Tad preču zīmes var būt gan vispārīgi apzīmējumi, tā kā tur, nezinu, sieras, kefīrs, krējums, ja? Gan arī aprakstošas preču zīmes, kā piemēram, tur, es nezinu, mājas, ja? Vai tur cēsvalus un tā tālāk. Ja? Un dažas aprakstošas preču zīmes ar laiku var reģistrēt, ja tās ir iegūšas atšķirt spēju, proti pasakot to nosaukumu. Klientam jau ir skaidrs, par ko mēs runājam. Ja mēs pasakām Latvijas balzāms, ir skaidrs, ka mēs nerunājam par jebkādu balzāmiņu, ko mēs mājās varam uzjaukt, un mēs esam Latvijā, un tāpēc tas ir Latvijas balzāms. Nē, mēs jau uzreiz zinām, par kuru produktu precīzi ir runa. Un tad, kad produkts ir ieguvis šādu veidu atpazīstamību, to jau var reģistrēt kā preču zīmi. Tāpēc, savukārt, ja jūsu gadījumā preču zīme ir aprakstoša un jūs to nevēlaties mainīt, bet vēlaties tik un tā aizsargāt un atspoguļot arī bilancē, tad mēs varam runāt par logotipu jeb vizuālā kopiespaidu aizsardzību. Visspēcīgākās preču zīmes ir fantāzijas preču zīmes. Tie ir tie vārdi, kas neeksistē. Kā piemēram, man bija piemērā Rolex, Viagra un dažādi citi nosaukumi, kas paši par sevi tāds vārds nav. Un tos ir visvieglāk aizsargāt. Piemēram, Apple, Amazon un tā tālāk, Samsung, jā, tās ir preču zīmes, kas tas vārds eksistē pats par sevi, bet uz attiecīgo produktu nišu viņš ir unikāls, jeb atšķirtspējīgs, jā, līdz ar to arī tos ir vieglāk aizsargāt. Lūk, šeit es jums gribēju ātri vēl ieskicēt piemērus, jā. Šīs ir tādas preču zīmes, kas
teorētiski ir aprakstošas, jā, bet, piemēram, tur Latvijas balzāms un cēsu alus ir reģistrētas, jā, tikai tāpēc, ka tās ir ieguvušas atšķirtspēju. Savukārt, ja, piemēram, jūs izveidotu šobrīd, nezinu, Iecavas alu, jā, šodien nodibināt un aiziet uz preču zīmju reģistru un teikt, ka jūs vēlaties reģistrēt preču zīmju Iecavas alus, jums šo reģistrāciju atteiktu. Bet, ja jums šī preču zīme jau būtu, 10 gadus, jā, vai 5 gadus, un visi Latvijas iedzīvotāji zinātu, ka tāds alus ir, tad jums piešķirtu šīs izņēmuma tiesības, balstoties uz iegūto atšķirtspēju. Nu, lūk. Šeit es arī gribēju salikt tā kā asociatīvās preču zīmes, jo tās ir tas ļoti labs veids, ja jūs domājat par jaunu produktu nosaukumu veidošanu preču zīmēm, tad asociatīvas preču zīmes ir tādas ļoti labas preču zīmes, jo viņas neapraksta produktu, bet izraisa asociāciju. Tātad tas ir kaut kas pa vidu starp ko ļoti unikālu, bet vienlaicīgi arī nedaudz aprakstošu, ja, tad tā asociācija. Un pasaulē slavenās tādas zināmas ir Facebook, Microsoft, jā, Pocket Coffee. Pocket Coffee ir Ferrero Rocher kompānijai tāds mazs kafijas konfektīts šokolādes, kur iekšā ir kafija. Ja? Un ir skaidrs, ka it kā jau mēs kabatā kafiju neliesim, bet tomēr, ka mēs ieraugam to iepakojumu veikalā, roda šī asociatīvā sajūta, ka tur iekšā būs tā kafijas doziņa, ja? Un tā ir asociatīva. Un šīs ir tādas asociatīvas, tā kā Rocket Bean arī liekas, ka nav jau tur nekāda raķeta, nekādas pupas jau arī ne, bet it kā ir skaidrs, ka ir tā kafijas pupiņa un ir raķeta, un ka tā kafija dod dos tādu raķetes efektu, jā, tādu uzrāvienu, jā, un tā ir tāda laba asociācija. Un labajā pusē esmu pielikusi mūsu Intellectual Agency radītās preču zīmes klientiem, kas ir arī tieši asociatīvās, es tā izlasīju dažas, ja? Un arī var saprast, piemēram, Kraft Balti ir uzņēmumam, kur ir mēbeļu meistari, ja? Un viņiem bija svarīgi atspoguļot, ka tā ir tā kā Baltija, un ka tās ir meistarība, ja? Un ka tas ir Latvija, un tad tāds tā kā atspoguļo, vai, piemēram, SET-AI bija mākslīgā intelektā programmatūra, lai lai uzraudzītu būvlaukumus un būvdarbu norisi. Ja? Tā kā, kad SET-AI, un vienlaicīgi SET ir arī Eģiptes dievs, jā, it kā vai ne, un viņš tāds pārāks un visu redz, un tad visu redzošā acis, redz, kas notiek būvlaukumā, jā, un tā ir tāda asociatīva zīme. Un, ja mēs skatāmies tālāk pa Light Pixel, jā, tad šeit ir arī forša tāda asociācija, jo šī uzņēmuma īpašnieks pats par sevi bija tāds ļoti pieklājīgs, un viņam patīk strādāt ar pieklājīgiem klientiem, un viņš nodarbojas IT jomā, jā, un viņš ir tāds nedaudz rotaļīgs nosaukums, un Stone Philosophy ir nosaukums zīmolam, kas ražo ļoti ilgtermiņa ekoloģiskus akmeņus, akmens klājumus, tādus ļoti paliekošus, kas tiešām stāvēs gadu desmitiem un simtiem, un savukārt Amber Grey ir milti, ja, kas ir tā kā dzintara un grauds, un tā kā tās ir asociatīvas preču zīmes. Šis ir viens no maniem mīļākajiem preču zīmu veidiem, jo no vienas puses tas ir unikāls nosaukums, no otras puses tā ir asociācija ar kaut kādu konkrētu produkta sajūtu. Nu, lūk, šīs tad bija tās 4 galvenās problēmas, kuras visas var atrisināt. Ja jums ir kāda no šīm problēmām, droši ierakstiet komentārā, pasekošu līdzi. Šeit es jums varu piedāvāt, lai pielādētu bez maksas digitālo žurnālu, kas jāzina katram uzņēmējam par zīmolu drošību un vērtību. Esmu šeit sagatavojusi 12 praktiskus padomus, kas palīdzēs jums saprast, kā vislabāk aizsargāt savu zīmolu. Tas, ko es šodien stāstīju prezentācijā, šajā digitālajā žurnālā ir pieejams. Jūs varat lejupielādēt žurnālu mūsu mājaslapā, sekojot šim te QR kodiņam. Žurnālā, kā palielināt zīmolu drošību un vērtību, jūs sapratīsiet arī jautājumus gan par preču zīmēm, gan par domēna vārdiem, dizaina paraugiem, autortiesībām, komercnoslēpumiem, vienkārši tas viss, ko es stāstīju, tādā īsā, koncentrētā aprakstā. Lai jums labi noder! Un nobeigumā vēlējos jums pateikt vienu brīnišķīgu labu ziņu. Šogad jau 5. gadu ir pieejams Eiropas Savienības mazo vidēju uzņēmumu fonda līdzfinansējums intelektuāla īpašuma stratēģijai, izpētēji, konfliktu risināšanai un aizsardzībai. Tajā skaitā preču zīmju, patentu, dizaina paraugu reģistrācijai gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā, gan starptautiski. Un viena vēl tāda ļoti laba ziņa ir tas, ka
šogad Latvijai pieejamais finansējums ir palielinājies, līdz šobrīd 1870 eiro. Par to es jums pastāstīšu marta epizodē, bet šobrīd, ja jūs vēlaties, varat ieskanēt arī šo te QR kodiņu un saņemt e-pastā aprakstu par šo te pieejamo Eiropas Savienības intelektuālo īpašumu biroja izveidoto programmu, kurā jūs varat iegūt līdz pat 90% atbalstu savu intelektuālo īpašuma stratēģijai, reģistrācijai, izpētēji, konfliktu risināšanai un aizsardzībai. Vēlos vēl piebilst, šim finansējumam var pieteikties Eiropas Savienības mazie vidēji uzņēmumi, tajā skaitā pašnodarbinātas personas. Bet tieši Latvijas uzņēmējiem ir papildus iespēja pieteikties arī intelektuālo īpašumu stratēģijas un konfliktu risināšanas stratēģijas finansējumam. Intelektuālo īpašuma aizsardzība un zīmola aizsardzība šobrīd ir viena no būtiskākajām investīcijām biznesa drošībā un vērtībā. Tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, kā aizsargāt intelektuālo īpašumu un izdarīt to saulēcīgi un pareizi. Un brīnišķīgā ziņa ir tāda, ka šobrīd ir pieejams arī Eiropas Savienības līdzfinansējums intelektuālo īpašuma stratēģijai, pārbaudei un aizsardzībai, bet arī bez finansējuma tas ir ļoti svarīgs uzdevums. Ja jums ir jautājumi par to, kā jūs varat aizsargāt savu zīmolu, kā es varu palīdzēt aizsargāt jums jūsu zīmolu intelektuālo īpašumu vai veikt intelektuālo īpašumu novērtējumu, aicinu sazināties, pieteikties bezmaksas konsultācijai, satiksimies Zoomā uz kafiju un sapratīsim, kā varam sadarboties. Lai jums brīnišķīga diena un jaudīgs gads!